Sveicināti! Mani sauc Baiba. Baiba Šmita Roķa valstsciņām dienas ģenerāldirektore. Šogad es esmu Eiropas sporta nedēļas vēstnese. Man prieks jūs visus aicināt būt aktīviem un piedalīties visos pasākumos, kas tiek organizēts Eiropas sporta nedēļas ietvaros. Viens no veidiem tiem cilvēkiem, kas visu laiku sēž, ir ik pēc stundas izkustēties, piecelties kaut vai iztaipīties. Tā kā, es nezinu, kādam dzīvnieciņam, kaķim, iztaipīt muguru, rokas un kājas. Ja visu dienu sēdu sanāksmēs, kā tas ir man, nevienmēr tas izdodas. Un tāpēc es ļoti piedomāju pie tā, lai pēc darba iet un nostaigātu vismaz 7000 soļu dienā. Tas ir tas, kad izveidinās gan prāts, gan fiziski tu nostiprini sevi, lai atkal nākamā dienā varētu sēdēt vismaz 8 stundas nekustīgi pie darba galda. 7000 soļi, tas ir tāds maģiskais skaitlis, jo mūsu valstsciņām dienestā ir tāds sportiskais izaicinājums. Katru vasaru mēs visus 3 mēnešu garumā, izaicinām viens otru, mēs sacenšamies sporto viedi. Un sporto viedi, tas nozīmē, mēs izmantojam aplikāciju. Un viens no izaicinājumiem ir vienkārši nostaigāt daudz, cik vien iespējams daudz vairāk soļus, bet tu nedabūni to punktu dienā, ja tu nenostaigā 7000 soļus. Mans vidējais šīs vasaras mēnešu rādītājs ir vairāk kā 11000 soļu. Un es lepojos nevis citu priekšā, bet es lepojos pati priekš sevis, jo līdz tam ziemas mēnešos man kauns atzīties, bet bija tikai 3500 soļi. Ja cilvēks nespēja atrast laiku sev, viņš vienkārši var sajūt prātā. Ja cilvēks nevar atrast laiku kādām izkustēšanās, sportiskām aktivitātēm, un nevienmēr tas ir riteņbraukšana vai skriešana, cilvēkam normāli ir kustēties ejot, un ja tu kaut vai katru dienu, minimums pusstundu vienkārši ej un staigā, kaut vai lēnāk vai garāku ceļu no darba uz mājām, tas ir tas, kas tev palīdz uzturēt to fizisko formu. Es mīlu apstipēšu kurpes, un es katru dienu staigāju apstipēšu kurpēs, un ticiet man, tas arī prasa kaut kādu droši vien fizisko slodzi, un tāpēc arī vakarā uzvelkot ērtu sporta apavus, es nostiprinu tos muskuļus, kas man strādā arī staigājot ar apstipēšu kurpēm. Mana pirmā sportošanas pieredze. Es teiktu, pašā bērnībā man vecāki bija tādi, kas man vasarās aicināja braukt ar riteni, ziemā mēs slēpojām un slidojām. Es ļoti agri sāku slidot ar slidām. Tas bija tāds nenopietns, bet kā bērni mēs ļoti kustējāmies gan vasarās, gan ziemās. Bet tāda sportošana apzināti man pirmajās klasēs bija sporta dejas. Toreiz gan tās saucās modernās dejas, un es diezgan aktīvi arī sporta nometnēs un braukāju pa visu Latviju sacensībās. Bet tad man partneri paņēma baleta skolā, un tad tie partneri pēc tam man mainījās, un es neatradu laikam to īsto. Un pēc tam es gribēju nodarboties ar sportu tā nopietnāk, un pārdzīvoju, ka man nepaņēma volejbolā, jo es biju pārāk maza auguma. Bet tad atnāca treneris, kurš izvēlējās un aicināja man piedalīties, mēģināt startēt kamaniņu sportā. Un drīz pēc tam pirmajās sacensībās, kad es iegūtu diezgan augstu vietu, tad mani pie sevis paaicināja pati olimpiskā čempiona Verza Zuļa. Aicināja pie sevis komandā, un tad es tur notrenējos ļoti nopietni, ilgus gadus. Un tas man ir devis ļoti daudz dzīvē. Sportošana manā dzīvē. Es domāju, jebkuram sportistam, kas nopietnāk nodarbojās ar sportu, tā apzināti ar vienu sporta veidu, ne tikai brīvi paspēlē basketbolu sporta laukumā, kas ir pie mājas vai pie skolas, tas ir tāda nopietna disciplīnas ieguve savai dzīvei. Ka tev ir jāsaņemās darīt to, ko varbūt kādreiz negribās, ka jāiet uz treniņu, pat jārā ir vētra vai sniegs vai lietus gāž. Tas ir sports, kas iedod azartu, jebkurš sporta veids iedod azartu, un tas azarts iedod arī spītību. Nē, es varu vairāk, es varu pārspēt sevi, kur nu vēl citas. Tā kā azarts, disciplīna, spītība ir tas, kas palīdz arī man darba dzīvē, jo bez tā, es domāju, ka cilvēks arī pa karjeras kāpēm nevar tikt uz augšu. Es pati diezā varētu spēlēt komandu
sporta sacensībās, jo es esmu tāds diezgan izteikts individuālists un līderis, un man liekas, ka es vienmēr varu kaut ko vislabāk, tāpēc man gan patīk būt komandā, bet tas ir tīri man personīgās īpašības. Tāpat laikā skatīties man ļoti patīk sports, tieši komandas sporta spēles. Tas ir basketbols, tas ir pilnīgi noteikti hokejs, kas man jau no bērnības saista. Mana mamma ir stāstījusi, ka viņa pat padomu laikos gāja uz to atvērto sporta laukumu un juta līdz Latvijas Rīgas Dinamo komandai. Bet man arī ļoti patīk ziemas sporta veidi. Kamaniņu braukšana, protams, tas tāda vienmēr sirds daudzās, un Siguldas trases vēl tagad ar aizvērtām acīm var izbraukt. Es tiešām tu atceros, tas tā kā asinīs. Tas noteikti ir arī slēpošana un biatlons. Es nezinu, varbūt pateicoties mūsu sportistiem, kas tik labi startē pasaules arēnā, tad tas ir tas, kas es pilnīgi sajūtu to azartu arī caur televizoru ekrānu, ja nesanāk klātienē apmeklēt šīs sacensības. Jā, un vasarā noteikti tā ir riteņbraukšana. Tour de France, tas man ir, es nezinu, ļoti, ļoti saistoši, kā tur gan indivīdi, kas startē, viņi nebūtu nekas, ja nebūtu šī komanda. Un tad kā komanda izvēlās to līderi un kā viņi izvelk līdz tai uzvarai. Tas ir tāds arī, īstenībā tas ir ļoti daudz arī, jebkurš sporta veids ir arī ļoti daudz ar intelektu saistīts, tā kā tas man saista. Esi aktīvs, piedalies! Eiropas sporta nedēļa šogad norisinās no 23. līdz 30. septembrim visā Latvijā. Galvenais bez maksas. Vairāk informācijas meklē beactive.lv mājaslapā.